Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodien mēs apskatīsim nomenklatūras cenu uzstādīšanas iespējas 1C tirdzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. 1C tirdzniecības vadības 10 versijas sistēmā ir vairākas iespējas, kā uzstādīt nomenklatūras cenas. Šodienas video apskatīsim cenu uzstādīšanu nomenklatūras kartītē un izmantojot dokumentu nomenklatūras cenu uzstādīšanu. Šiem abiem veidiem ir kopīgs tas, ka cenas tiek uzstādītas noteiktas nomenklatūras noteiktam cenu tipam. Tieši tādēļ sāksim ar to, ka izpētīsim cenu tipus un to veidus. Lai nonāktu līdz cenu tipiem, izvēlamies šūnu klasifikātoru, nomenklatūra, nomenklatūras cenu tipi. Mums atveras saraksts ar jau izveidotiem cenu tipiem. Varam izveidot jaunu, spiežot uz plusiņu vai arī ejot caur darbības pievienot. Atveras cenu tipa izveidošanas forma. Laukā nosaukums ierakstām noteiktā cenu tipa nosaukumu. Šajā gadījumā ierakstīsim testa iepirkumu. Kods izveidosies automātiski, kad saglabāsim cenu tipu. Pie lauka cenu valūta pēc noklusējuma norādām šī cenu tipa valūtu. Varam izvēlēties no saraksta, uzspiežot uz 3 punktiņiem vai pievienot jaunu. Šajā gadījumā izvēlēsimies valūtu eiro. Ja vēlamies, lai cenas iekļauj PVN, atzīmējam ķeksīti pie šīs iespējas. Pie lauka PVN likme norādām PVN likmi. Ja PVN šim cenu tipam netiek piemērots, norādām 0. Šajā gadījumā izvēlēsimies PVN likmi 21%. Ja nepieciešams, ieliekam ķeksīti pie ailes mainīt cenu tipu ar dokumentiem. Šī iespēja vairāk aktuāla būs tieši iepirkuma cenām. Ja atzīmēsim ķeksīti pie šīs ailes, tad veidojot saņemšanas dokumentu, ja jums ir iestatīts šis cenu tips saņemšanas dokumentā, tad precēm, kuras saņemam, tiks mainītas iepirkuma cenas uz tām, kuras būs šajā dokumentā norādītas. Ja nepieciešams, varam šim cenu tipam norādīt arī maksimālo atlaides procentu. Šajā gadījumā to nedarīšu, bet, lai to iesatītu, jāatzīmē ķeksītis pie ailes izmantot maksimālo atlaides procentu, un jānorāda šis procents lūk šeit. Tālāk pāriesim pie cenu uzstādīšanas kārtības. Sāksim ar cenu tipa veidu. Ir 3 cenu tipa veidi – bāzes, dinamiskais un aprēķināmais. Bāzes cenu tipa veids, ar šo veidu cenas tiek noteiktas un saglabātas katrai nomenklatūras pozīcijai, kā arī uz šāda cenu tipa veida pamata var aprēķināt citus cenu tipus. Dinamiskais veids – cenas tiek aprēķinātas automātiski no bāzes cenām, pamatojoties uz norādīto aprēķina paņēmienu. Aprēķināmais veids – cenas tiek noteiktas un saglabātas katrai nomenklatūras pozīcijai, pamatojoties uz noteikto bāzes cenu tipu, ko norādām lūk šeit. Svarīgi atcerēties, ka gan dinamiskajam, gan aprēķināmajam cenu tipa veidam var veidot aprēķinu pamatojoties uz preču pašizmaksām. Ja izvēlamies cenu tipa veidu dinamisko vai aprēķināmo, tad nepieciešams izvēlēties bāzes cenu tipu, uz kura pamata tiks aprēķināts jaunais cenu tips. Tas ir izdarāms šajā laukā. Kā arī nepieciešams izvēlēties cenas aprēķina paņēmienu. Ir pieejami 5 dažādi veidi. Izvēlamies to, kurš mūsu jaunajam cenu tipam ir vispiemērotākais. Izvēloties aprēķina paņēmienu pēc uzcenojuma vai procenta, būs jānorāda procenta likme, kas kalpos kā uzcenojuma procents bāzes cenu tipa cenai. Šajā gadījumā veidosim bāzes cenu tipu, tāpēc šeit papildus ailes nebūs nepieciešams aizpildīt. Pāriesim pie cenas noapaļošanas kārtības. Pie noapaļošanas metodas izvēlamies mums nepieciešamā, pēc aritmētikas likuma vai vienmēr uz lielāko pusi. Es izvēlēšos pēc aritmētikas likumiem. Ailē noapaļot līdz, varam noteikt, līdz cik cipariem aiz komata noapaļot. Izvēlēšos 0,01. Ja izvēlēsimies noapaļošanu saskaņā ar intervāliem, tad mums arī būs iespēja norādīt intervālus. Piemēram, norādīsim, ka vēlamies, lai cena no 0,5 līdz 1 noapaļojas uz 1. Tad visas cenas, kuras būs šajā diapazonā, automātiski tik iestatītas kā 1. Ņemot vērā, ka šajā video apskatīsim, kā strādā cenu uzstādīšana standarta gadījumos, tad es izveidošu standarta bāzes cenu tipu. Kad viss ir sagatavots un ievadīts, spiežam pogu ierakstīt un OK. Esam saglabājuši mūsu jauno cenas tipu un to varam redzēt lūk šeit.
Aizvērsim visus dokumentus un pāriesim pie cenu uzstādīšanu nomenklatūras kartītē. Izvēlamies šūnu klasifikātoru, nomenklatūra, nomenklatūra. Izvēlamies nomenklatūru, piemēram, izmantošu nomenklatūru kleita un atveram cilni nomenklatūras cenas. Atveras saraksts ar nomenklatūras cenas tipiem. Lai pievienotu vai noņemtu no šī saraksta cenu tipus, nospiežam pogu Iestatīšana, atveram cilni nomenklatūras cenu iestatīšana un šeit varam iestatīt, kurus cenu tipus vēlamies redzēt šajā sarakstā. Mūsu gadījumā es atstāšu testa iepirkumu un pārdošanas. Spiežam OK un atgriežamies pie mūsu saraksta. Lai iestatītu vienai nomenklatūras vienībai cenu, izvēlamies cenu tipu, piemēram, iepirkuma, kolonnā cena bez PVN, ierakstām iepirkuma cenu, kuru vēlamies iestatīt noteiktajai precei. Piemēram, pie iepirkuma cenu tipa norādīšu 10 eiro bez PVN un pie pārdošanas norādīšu 20 eiro bez PVN. Ievadot cenu bez PVN, sistēma pati aprēķinās cenu ar PVN un otrādi. Ievadot cenu ar PVN, sistēma aprēķinās cenu bez PVN. Lai šīs cenas saglabātos, jābūt ķeksītim pie izvēlētajiem cenu tipiem un obligāti jāuzspiež poga ierakstīt cenas. Ja šī poga netiks uzspiesta, tad cenas netiks saglabātas. Tātad nospiežam pogu un sistēma mums piedāvās izveidot jaunu cenu uzstādīšanas dokumentu. Spiežam jā un spiežam ierakstīt un OK. Atverot pa jaunu šo nomenklatūru, redzam, ka mūsu ievadītās cenas ir saglabātas. Lai apskatītu izveidotos cenu uzstādīšanas dokumentus, ejam uz dokumenti, cenu veidošana, nomenklatūras cenu uzstādīšana, un pašā apakšā būs mūsu tikko izveidotie dokumenti. Esam nonākuši pie otrā cenu uzstādīšanas veida ar dokumenta nomenklatūras cenu uzstādīšanu palīdzību. Izveidosim jaunu dokumentu un apskatīsim, kā to aizpildīt. Spiežam uz plusiņu vai ejam caur darbības pievienot. Mums atveras jauna dokumenta forma. Datums šajā dokumentā pievienosies pēc noklusējuma. Numurs tiks piešķirt, kad būs iegrāmatojuši dokumentu. Lai cenas veids, mums jāpievieno noteiktais cenas tips, kuram tiks iestatīta cena. Šajā gadījumā paņemsim iepirkumu. Ja nepieciešams noteikt cenas uz noteiktu laika periodu, ieliekam ķeksīti pie cenas par periodu no un ievedām mums nepieciešamo periodu. Dokumenta tabulas daļas aizpildīšanai ir vairāki varianti. Sāksim ar visvienkāršāko, caur plusiņu. Pievienojam preces, varam izvēlēties no kataloga vai sākt rakstīt un sistēma mums piedāvās iespējas. Pievienojam mums interesējošu nomenklatūru, ja nepieciešams izvēlamies raksturojumu, tālāk lūk šeit norādām cenu, kur vēlamies iestatīt noteiktajai precei. Nākamais veids. Caur pogu atlase. Izvēloties atlases iestatījumus, varam noteikt raksturojumus, pēc kuriem vēlamies aizpildīt saņemtās preces, pievienot datus pēc visām noliktavām, kas mums ļaus redzēt visus atlikumus visās noliktavās. To varam redzēt šeit. Izvēloties preci, sistēma mums piedāvā aizpildīt tos laukus, kurus mēs izvēlējāmies iestatījumos atlasē. Aizpildām daudzumu un cenu un spiežam OK pogu. Mums pievienojas aizpildīta rindiņa ar cenu. Ja tomēr nepieciešams vēl ko koriģēt, to droši var darīt divreiz uzspiežot uz koriģēšanai nepieciešamā lauka. Tālāk ir vairāk varianti, kā var aizpildīt dokumentu, izvēloties pogu aizpildīt. Kā redzam, tiek piedāvāt daudz dažādu variantu, piemēram, pēc nomenklatūras cenām vai kontrahenta cenām. Kā piemēru paņemsim pēc nomenklatūras cenām. Atveras loks, kurā varam iestatīt iestatījumus, pēc kuriem vēlamies, lai aizpildās dokuments. Piemēram, cenu tips. Norādīsim iepirkumu. Aizpildām dokumentu. Mums izveidosies saraksts ar precēm, kurām ir iestatīta cena šim noteiktajam cenu tipam. Tāpat varam aizpildīt cenu uzstādīšanas dokumentu, pamatojoties uz saņemšanas dokumentu. Izvēlamies aizpildīt pēc saņemšanas, sistēma piedāvās attīrīt visu tabulas daļu. Ja nepieciešams pievienot papildus preces, spiežam nē. Ja nepieciešams pilnībā attīrīt tabulas daļu no jau savadītajām precēm, spiežam jā. Atveras dokumentu saraksts. Izvēlamies dokumentu, divreiz uzspiežam uz izvēlētā dokumenta, tālāk. Ja nepieciešams, lai tiek ņemtas vērā atlaides, spiežam jā. Ja nav nepieciešams, spiežam nē. Šajā gadījumā spiedīsim nē, un mums aizpildās cenu uzstādīšanas dokuments ar precēm, kuras bijušas mūsu izvēlētajā saņemšanas dokumentā.
Varam pievienot preces arī no citiem saņemšanas dokumentiem. Izvēloties pievienot pēc saņemšanas. Izvēlamies dokumentu un šoreiz pievienosim preces, kuras bijušas mūsu izvēlētajā saņemšanas dokumentā. Nākamā iespēja, kā izpildīt dokumentu, ielādēt cenas no faila. Vairāk informācijas par šo tēmu apskatīsim kādā no mūsu nākamajiem video. Ielāde no Excel faila ir svarīga un ērta funkcija 1C sistēmā. Lai uzzinātu vairāk par šo apstrādi, sekojiet līdzi mūsu kanālam un jaunumiem. Atgriezīsimies pie mūsu sākotnējā dokumenta. Pievienosim preci kleita. Ievadīsim jaunu iepirkumu tipa cenu 15 eiro. Ja nepieciešams, varam pierakstīt komentāru. Ierakstām un iegrāmatojam dokumentu. Iegrāmatošanas logā redzam, ka dokuments ir iegrāmatots. No šī dokumenta varam izveidot etiķetes cenām. Arī par šo tēmu vairāk informācijas apskatīsim kādā no nākamajiem video, kur var redzēt iestatītās nomenklatūras cenas. Atveram nomenklatūras klasifikātoru, uzspiežot uz pogas uzstādīt sarakstu, varam izvēlēties, kurus cenu tipus vēlamies redzēt. Un šajā logā redzēsim tos cenu tipus, kurus esam iestatījuši. Atkarībā no izvēlētajiem cenu tipiem, veidojot pārdošanas vai saņemšanas dokumentus, ja dokumentā kā galvenais cenu tips ir iestatīts tāds, kuram ir uzstādīta cena noteiktajai nomenklatūrai, tad, pievienojot un ievadot daudzumu, automātiski tiks pievienot uzstādītā cena. Šodienas video nobeigumā apskatīsim cenu lapu un tās iespējas. Atvērsim apstrādi cenu lapas druka. Šajā apstrādē izvēlēsimies cenu tipu pārdošanas un atskaites formu, tabulu ar attāliem un cenām un spiedīsim noformēt. Mums izveidojas cenu lapa ar attāliem un cenām. Tāpat varam izvēlēties jebkuru citu atskaites formu, piemēram, paplašināts, un redzam, ka šī cenu lapas forma tiek attēlota citā formātā. Šādi varat izveidot jums vēlamo cenu lapas formātu un izdrukāt vai saglabāt un nosūtīt klientiem. Ar šo noslēgsim šodienas video par nomenklatūras cenu uzstādīšanas iespējām. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktu informāciju. Neaizmirstiet mums piesakot, lai nepalaistu garām nākamos video. Paldies par uzmanību!